3 countries, more than 1,000 kilometers, and only 1 full charge and 1 full tank of fuel. Will we manage to cross the entire Baltics with the new Chery Tiggo 9 CSH plug-in hybrid without any additional charging or refueling? That is exactly what we are about to test in real driving conditions. Over the course of 3 days, we will travel through Lithuania, Latvia, and Estonia, together with automotive journalists, content creators, and Chery dealers from all 3 Baltic countries. Fasten your seatbelts. The Baltic Challenge starts now. Aš esu Inga Žalytė, turinio kūrėja socialinės tinklose ir šiandien išbandau Chery Tiggo 9 automobilį. Tai pirmi įspūdžiai, kas man patiko, tai jog iškart žiūrėjau kaip iš mamos perspektyvos, jog automobilis yra labai erdvus ir turbūt tobulas pasirinkimas šeimos kelionėms, kadangi viduje iš tikrųjų yra daug vietos. Dar sakyčiau, kad man labai patiko 360 kamera, kadangi parkuojantis tai tikrai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir lengviau yra įsiparkuoti siauresnėse vietose. Nu dabar gerai mokytojau, ką išmokau. Taip, stabdis ir žemyn. Taip. Ir viskas. Let's go, važiuojam. Susukam vairą, važiuojam. Su Matėjus Musikas ir šiandien atstovauju Still Auto. Ir šiandien tiesiog norėjau parodyti ir padėti kolegom išsiaiškinti, kas yra Tiggo 9, juos supažindinti su Chery brandu ir daugiau papasakoti apie Chery. Ir važiuojam. Jinai nevažiuoja, jeigu neužsisegi diržo. Taip, aš irgi žinau. Sveiki, aš esu Vitoldas Milius, automobilių apžvalgininkas ir tai darau jau turbūt 30 metų. Tai yra mano darbas, mano hobis, tai yra mano gyvenimas. With your phone. Please try again after connecting. Aš norėjau sakyti, kad tas vaina šiaip jausmas, gi apskritai Tiesiog tai iš karto greitai vapau. Nuvažiavom gana nedaug, 100 km nuo Vilniaus iki Kauno. Kelias labai geras, bet tokių kelių turbūt yra daugiausia. Automobilis, sakyčiau, elgiasi labai įprastai, taip kaip dauguma šiuolaikinių automobilių. Visko yra absoliučiai pakankamai, tiek dinamikos, nes pabandžiau keletą kartų šiek tiek spustelti akceleratorių, tai tikrai jaučiasi ta elektros pagalba vidaus degimo varikliui. Tylu viduje, kas turbūt yra labai svarbu šeimos automobiliui. Geros medžiagos, na bet dar liko šiek tiek pavažiuoti truputėlį ir prastesniais keliais. Tada galėsiu daugiau papasakoti apie pakabos darbą, valdomumą, nes nuo Vilniaus iki Kauno yra gana tiesus kelias. Kasdieną, tai kas šiuo metu Tiggo 9 labiausiai krenta į akis jum? Gal ko trūksta ir kas patinka? Kokia Vitoldai tu pakalbėt? Aš tai turbūt vis tiek dar kartą pasikartočiau, kad išskirčiau komfortą, nes tą važiuodama automobilyje tiek į galą atsisėdus, tiek į priekį kelis kartus pakartojau, kaip erdvu, kiek daug vietos. Tai turbūt čia mano būtų toks pagrindinis akcentas iš šiandienos tų visų įspūdžių be važiuojančių automobilių. Aš vėlgi kaip automobilistas ir automobilio apžvalgininkas gal galiu sakyti, kad vis dar, kaip nebūtų keista, jau iš tikrųjų nemažai prabėgo laiko ir turim Lietuvoje parduodamų nemažai kinų gamybos modelių ir jau nebeturėtų stebinti, bet visgi mane dar pasiveja ta praeitis, kada kinų gamybos automobiliai nebuvo tokie geri, kaip yra dabar. Ir aš, kai atsisėdu, turiu šiek tiek
mažesnį lūkestį, taip galima sakyti. Aš galvoju, vis tiek bus kažkas dar ne taip blogai, bet labai sunku rasti. Aš kartais net jaučiu pagal save, kad aš bandau paieškoti vietų, kur reikėtų prisikabinti ar sakyti, žiūrėkit, kokia kliurka. Ir nelabai su tom kliurkom čia man sekasi, jeigu atvirai pasakius. Ką, braliukas? Reiks ateikt. Tau duodu rakts. Mes atvažiavom iki čia ir žinau, kad tu važiuosi per savo šalį. Linkiu tau tikrai gero kelio su šituo įdomiu automobiliu. Nieko nesakysiu, kas per automobilis. Turėsi pravažiavęs man paskambint ir papasakot. Jā, labi, paldies. Nogādāsim igauņu kolēģiem. Mani sauc Guntars Puls, esmu žurnālā Profila Latvija galvenais redaktors un arī esmu konkursā Latvijas gada auto žūrijā. Šodien mans uzdevums ir izmēģināt Chery markas flagmani Tiggo 9. Westmobility ir Chery importētais Baltijas valstīs. Veidojot dīleru tīklu, mēs attīstam zīmolu un nodrošinām augstus standārtus pārdošanā, servisā un klientu apkalpošanā. Latvijā mums ir flagship dīleris Rīgā un pavisam nesen uzsaka darbību dīleris Liepājā. Lietuvā Chery ir pārstāvēts 3 pilsētas – Viļņa, Kauņa un Klaipedā. Un Igaunijā mums ir flagship dīleris Tallinā. Mūsu mērķis ir veidot spēcīgu pārstāvniecību visas Baltijas valstīs. Tāpēc mēs turpināsim paplašināt dīleru tīklu, lai ik viens varētu iepazīties ar Chery zīmolu un saņemt atbalstu neatkarīgi no dzīves vietas. Chery nodrošina 7 gadu vai 150 000 kilometru nobraukumu garantiju visam automobilim, kā arī virsbūves garantiju 3 gadi vai caurūsēšanas garantiju 12 gadi. Tāpat Chery nodrošina arī augstsprieguma baterijai 8 gadi vai 160 000 kilometru nobraukuma garantiju. Mums, importērim, ir arī nodrošināta Chery rezervdaļu garantija, kas ir gana plaša un nodrošinām ļoti lielu klāstu. Pie mums ir pieejams būtībā 100% jebkura detaļa, kas ir atrodama katalogā. Mūsu projekts, šķērsojot visas Baltijas valstis, ir gana interesants. Pavērosim, kā veiksies mūsu automobiļiem, vai ir iespējams šķērsot ar pilnu uzlādu un pilnu bāku visas valstis. Kaut kur tālu tā vēl ķiršu lietu slīs. Čau! Es esmu Rihards Lepers, aktieris un dziedātājs. 2 meitu tēvs un ģimenei mēs esam iecienījuši lielus auto. Tāpēc nevar vien sagaidīt, kad izmēģināšu Tiggo 9 un nodošu stafeti Igaunijā. Atkuģojuši esam, lai tālāk dotos pa Sauszemi. Jā. Ar Chery. Sveiks! Mani sauc Emīls Mužnieks. Es strādāju Westselektā un pārdodu Chery automašīnas. Mans mērķis šodien dienas beigās ir pārdot automašīnu Rihardam Leperam. Tad aiziet jūniņā. Aiziet. Tad aiziet tā. Šeit tā tagad pārslēdzēja kloķīši. Ir. Uzties. Tāds asa bremzīte. Tāda jauka. Pagaidām slīd tā kā būtu buras uzlikts, ne tā? Ar elektrību laikam braucam sākumā vismaz. Jā. Tā, draiviņš. Tas. Gan jau apvērtīšu. Stūre man patīk, viņa ir ļoti ērta. Jā, labs. Tā viņš mīkst iet. Pārbaudījām arī tos režīmus. Offroadiņā tas būtu tas, kur mēs gribētu izbraukt. Smiltis, sniedziņš, sports. Sportā jūt, jā. Viņam tāds pacēliens pat vēl tāds asāks bija nekā normālais. Tas ir tā kā komfort drives. Sēdekļi ir ļoti ērti, bet es pat teiktu, ka
sēdeklis ir tāds sajūta mazliet, ka tu sēdi tādā nelielā zofā pie televizora. Nu, tā sērtuma ziņā. Pie šī pat būtu viegli pierast. Es pirms tam es braucu ar sporta sēdekļiem un pieredzi, kad ir tāds cietāks sēdējiens. Bet šis viņš jau tev tā apmīļo. Salons vispār viņam ir grezns. Nē, es teiktu, ka ir sajūta, ka tu sēdi luksus auto viennozīmīgi. Cik viņam bākā iet, kad tu liek pilnu bāku? Cik litru viņam ir? Viņam, ja nemaldos, bija 70 litri. 70 litri, jā. Viņam tur liels tas nobraukums bija, es skatījos, ka man to iedeva bija liela, tur pār pa 1000, cik tur tie 100, 1700, kopā ir uzlādēta baterija un pilna bārda tur kopā beigsim. Jo viņam laikam skaitās pie 200 tīrā elektrība laikam, ja, var izspiest. Tīrā elektrība bija 145. Tik daudz? Tas ir tad, ja pārslēdz speciāli tikai elektriskā Jā, tikai elektriskā režīmā. Ja viņš nav tur tajā hibrīda režīmā. Aha. Jo viņam ir 3 elektromotori, un tāpēc viņš arī izspiež vēl lielo jaudu. Var just tā komforta sajūta ir liela, tāpēc, kad ir kvalitatīva apdere. Nu, būtībā tāda premium līmeņa sajūta ir salonā un attiecīgi arī tas kopējais iespējas ir ļoti tāds uz komfortu vērsts un uz mierīgu un klusu braukšanu. Sargā, sargā mašīnu, sargā, malacīgs. Absolūti labs. Ļoti labi, sargā. Kus need lätlased siis nüüd jäävad? Ise need räägivad, et eestlased on aeglased. Mul on tunne, et hoopis nemad on ikka aeglased. Kus nad huvitav on? Sveiks, dargais kolēģi! Lätlased, lõpuks ka aeg. Miks te hiljaks jäite? Sveiks, prieks redzēt. Ilgi gaidīja? Ma ootasin siin juba mitu tundi. Sääsed on mind ära söönud juba ja kust te... Nu jā, reizēm arī latvieši mēdz būt lēni. Nepārmet mums. Jā. No, olgu peale. Atslēgas. Aitäh, ma lähen siis sõidan Tallinnasse. Jā. Head teed teile. Tad, lai turies. Brauc prātīgi. Pasveicin Tallinu. Čau. Čau. Es tiešām nenoguru. Tas ir labs rādītājs. Tas nozīmē, ka tur iekšā bija ērti un brīvi. Viņi nodrošina tādu relaksētu braucienu. Tāliem braucieniem ļoti piemērots auto. Jā. Tā ir. Jo tas plašums, jo kā jau Ivans Ziedonis teica, kā jums šķiet, kāpēc māksliniekiem piešķir lielākas telpas miesai vai garam? Nu, tad atbildi izdomāju paši. Jā. Nu, tagad man tas kuģīts pietavots. Jā. Braucam uz Rīgu. Jā, lai ir kaut kā jātiek mājā. Jā, ejam, tad es tieši visu to krastu. Jā, tad es tev paraušu, jā. Mina olen Kaspar Seppe. Olen juba aastast 2014 tegelenud autoajakirjandusega ja ma tulin siia, kuna Cherry kutsus mind sõitma uue Tigo 9-ga. Tere hommikut! Hommik, jõudsime. Ja, ma jõudsin eile juba. Tere tulemust Pärnusse. Lähme teeme täna sellise väikse sõidutripi, et sõidame siit Pärnust Tallinnasse. Aga lähme ma näitan teile autot. Autoks on Cherry Tigo 9. Lähme. Hästi. Mina olen Marko Viirand ja olen Autospiriti juhatuse liige. Ühinesin täna
Baltikumi testisõitudega Cherry Tiggo 9 proovimiseks. Tere, mina olen Arabella, ma olen sisulooja ja 4 lapse ema ning täna me teeme proovisõitu. Me sõitsime Pärnust Tallinnasse koos Cherry'ga. Hello everyone, I'm Patrick from Cherry International. I'm very glad to attend this event as the country manager for Baltic countries. The region is full of amazing views and the people here are very wonderful. This April, we attained 4 SUV models across Estonia, Latvia, Lithuania. The Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 and Tiggo 9. And we hope that our advanced Cherry Swift hybrid technology will bring Baltic families a great driver experience. Cherry for family. Thank you. Ehk siis ikka rohkem pereauto, eks ju, kui sa lähed, ongi, et kui sul on 4 last, siis just paratamatult on vaja suuremat, eks ju, asjad kõik kaasa võtta ja täpselt. Ja ei olegi varianti. Ja, et ütleme, et kui mul oleks selline suvekodu, mille vahet ma peaksin pidevalt sõitma, näiteks ütleme Saaremaal, Hiiumaal, siis tõesti võtad mandrist kõik oma suvised asjad kaasa ja vead asjad sinna, et siis sul on seda mahutavust vaja, aga kui sul igapäevaseks sõiduks ongi auto puhtalt selle jaoks, et üksi või kahekesti sõita, siis tegelikult ei ole nii suurt autot vaja. Kusjuures üllatavalt mugav oli. Ma sain siia autorooli ju esimest korda ja eks ma väikse niisuguse skepsisega ikka, et tegemist on ju Hiina autoga ja Hiina autode vastu on alati ju mingi selline kerge skeptiline lähenemine, aga sõit oli tegelikult väga mugav. Panin massaažiistme tööle, istmeventilatsiooni ka, sest mulle meeldib näiteks sellise palava ilmaga ikkagi, et kui iste on ka jahe ja oli täitsa hea sõita, et mis minu jaoks oli üllatus on see, et näidikute paneel on siin täitsa normaalne, et ei ole sellist peenikest kirja täis, mis siis häiriks, et hästi selline ei, selles mõttes, et siin on vaata selles mõttes hästi selline lihtne ja ülevaatlik ja vedrustus on hästi selline mugavapoolne, auto on vaikne, suur ja tänu sellele, et siin on ikkagi see elekter ka vaata abiks, siis see kiirendus ja see on ikkagi jõuline ja mugav. Ja muidugi harjumist vajab see multimeedia, et kui ma siin Apple CarPlay's olen näiteks, et siis mul ei ole siin ligipääsu näiteks menüüdele ja asjadele, aga nüüd peab siis niimoodi natukene sikutama, kas siis ülevalt poolt või alt poolt, nii et sa pääsed siis lõpuks siia ligi. Üldjoontes tegelikult vägagi selline mõnus pereauto. No nii, Arabella, pikk päev peaaegu möödas. Hakkasime Pärnust siia poole ja jõudsimegi Tallinnasse. Ja uue Cherry Tiggo 9. Just. No mis esmamuljed on siis? Suur, mugav, vaikne, ruumikas. Tegelikult ökonoomne. Ma vaatasin kütusekulu näit oli bensiiniga 4, midagi ja kui elekter ka veel juurde arvestada, siis seal oli 5,6 vist äkki. See on nii naljakas, et sina ütled, et suur ja siis mina ütlen, et kompaktne ja hea mugav ja natuke väiksem ja väga mõnus pereauto ja ilus on seest, üllatavalt ilus ja selline tundub väga elegantne ja näeb välja väga kallis isegi, ma ütleks seest. Ma olen väga rahul. Istmed ju mugavad ja massaaž oli ju. Massaaž oli ja ventilatsioon oli nii ees kui ka taga ja väga mõnus sujuv sõit oli. Mulle väga meeldis seda juhtida, mulle meeldis kõrval istuda. Kõrval oli isegi natuke mugavam. Ja see hambaarsti tool. Jah, see hambaarsti tool, et sealt läheb isegi veel see padjakene sinna alla.
no aga väga vahva. Lähme siis kokku ka selle toreda päeva puhul ja... Mission accomplished. The answer is yes. We successfully crossed all 3 Baltic countries, covering more than 1,000 kilometers on a single full charge and a single full tank of fuel. The Chery Tiggo 9 CSH plug-in hybrid proved its efficiency, comfort, and ability to be a reliable travel companion for both everyday driving and longer journeys. Thank you to everyone who was part of this Baltic challenge. See you on the next Chery journeys.